Labdien visiem! Infodienās turpinās, un mēs turpinām stāstīt par izmaiņām Horizon moduļos. Mans stāsts būs par apsaimniekošanas, jeb nekustama īpašumu pārvaldības moduli. Kopš pēdējās infodienas mūsu modulis krietni izmainījis. Uz katru versiju, bet gada laika tādu bija 4, mēs veidojam vairākas jaunas iespējas, kā arī pilnveidojam mūsu esošu funkcionalitāti. Un izmaiņas mums ir dažādas, sākot ar izvēles punktu pārkārtošanu un līdz tā saucamiem tehniskiem darbiem, kuru mērķis bija optimizēt skaitītāju rādījumu apstrādes procesus. Par visu pēc kārtas. Šodien savā atskata par padarīto es izvēlējos 5 tēmas. Un pēc nosaukumiem var redzēt, ka tas saistītās ar skaitītāju uzskaiti un ar aprēķiniem. Tas nav nejauši, jo tieši pie šīm tēmām mēs intensīvi strādājam visu gadu, un tām tēmām bija augstākā prioritāte. Bet par prioritātēm uz nākošo gadu es pastāstīšu prezentācijas 2. daļā, un beigās atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Un sāksim mēs ar mājas aprēķiniem. Šī funkcionalitāte mums parādījies 445. versijā. Kā mēs ieteicam izmantot mājas aprēķinus? Pirmkārt, tiem apsaimniekotājiem, kam jāveic aprēķinus pa mājas dzīvokļiem. Jāaprēķina vairāki pakalpojumi, un vienam klientam aprēķināma pakalpojumu daudzumu ietekmē mājas kopējais patēriņš no mājas dzīvokļiem, kopsummas no mājas dzīvokļu līgumiem, un, protams, ja mums ir tādi komplicēti aprēķini, tad viņi ir ļoti laikietilpīgi. Un problēmas sagādāja arī rezultātu analīze. Lai pārliecinātos, ka vienam konkrētam dzīvoklim pareizi aprēķināts aprēķins, mums jāsaskaita, jāsasumē vairākas vērtības no dažādiem datu avotiem. Tad ko piedāvājam mēs? Mēs piedāvājam izmantot mājas aprēķinus. Mājas aprēķina forma ļoti līdzīga ierastai apjoma aprēķinai formai, tikai šeit sistēma nolasa aprēķināmus pakalpojumus nevis no līgumiem, bet no mājas kartītes. Jā, tagad mājas kartītē ir iespēja norādīt, kādas vērtības jāaprēķina un pēc kādām formulām. Sistēma aprēķina visas kopsummas un saglabā rezultātu mājas kartītē tabula mainīgie. Kā rezultāta mums ir mainīgie ar visam kopsummam uz noteiktu periodu. Un, protams, mājas aprēķins ietekmē uzskaites procesus. Ja tā standarta aprēķina darbību secība izskatās šādi, tad, izmantojot mājas aprēķinus, mums mājas aprēķini jāpalaiž pirms apjoma aprēķina. Tas nozīmē pirms aprēķina pa līgumiem. Tas mums dos iespēju izanalizēt visas kopsummas vēl pirms tā komplicēta aprēķina pa līgumiem, bet aprēķinus pa līgumiem mēs varam atslogot no tās summēšanas un lielas skaitīšanas. Līdz ar to būs ieguvumi gan ātrdarbībā, gan mēs varam jau iepriekš pirms aprēķina novērst visas neatbilstības. Un kā papildus ieguvums ir tāds, ka rēķina izdruka mums tagad ir pieejami mājas mainīgi par aprēķina periodu un par iepriekšējo periodu. Un tas nozīmē, ka rēķina izdrukā mēs varam parādīt aprēķina izmantotas vērtības. Mājas kopēja tur apkurināma platība, cilvēku skaits, viss, ko mēs izmantojam, lai aprēķinātu tos sarežģītus pakalpojumus. Ja mēs aprēķinām komunālus pakalpojumus, tad, protams, skaitītāju uzskaite ir neizbēgama. Jo lielākai daļa pakalpojumu mēs daudzuma noteikšana izmantojam skaitītājus. Horizonā jau sen ir iespēja reģistrēt skaitītājus un reģistrēt skaitītāju rādījumus.
Tikai visu laiku mēs strādājam ar tādu pieņēmumu, ka patēriņš pēc skaitītāja rādījumiem reģistrē tikai tad, kad ir zināms patērētājs, kad mums ir klients, kurš mums apmaksās šo patēriņu. Tomēr situācija mainās. Mainās mūsu klienta prasības, nāk arī jauni klienti ar savu uzskaites specifiku, un arvien biežāk rādas tāda veida problēmas, ka vienam skaitītājam ir vairāki patērētāji. Un tas nozīmē, ka mums jāreģistrē rādījumus, dublējot šo vērtību pie katra līguma. Vai nu jāreģistrē rādījums, bet pretī nav aktīva līguma. Nu, piemēram, iepriekšējais nomas līgums beidzies, jaunais vēl nav noslēgts. Vai no objekta notiek īpašnieku maiņā, notiek dokumenta kārtošana, un līdz ar to mums nav pretī līguma, kam piesaistīt rādījumu. Problēmas ir arī tad, kad informāciju par to, ka objekta nomainījis īpašnieks, mēs saņēmām, ar kavēšanos. Piemēram, mēneša beigas mēs uzzinām, ka īstenība tur 5. datuma jau nomainījis īpašnieks. Tas nozīmē, ka mums jāpārsaista rādījumi no veca līguma jaunajam tam līgumam. Protams, tas rada neērtības, lietotāji pielāgojas šīm sistēmas ierobežojumam, un tas nav labi. It kā sistēma jāpalīdz lietotājiem strādāt, nevis otrādi. Tāpēc mēs piedāvājam jaunu skaitītāju rādījumu uzskaites veidu, kas saucas nolasīti rādījumi. Šajā logā ir novienkāršota skaitītāju reģistrēšana bez jebkādiem periodiem, bez jebkādiem tur līgumiem klientiem. Mēs vienkārši reģistrējam rādījumus un pirms aprēķina mēs atveram līgumu rādījumus un sistēma piesaistā rādījumus atbilstošiem līgumiem. Tas nozīmē, viens un tas pats rādījums sistēma pati kopē pa vairākiem līgumiem, vai viena skaitītāja rādījumus sadala pa vairākiem līgumiem, atbilstoši līgumu darbošanas periodiem. Un, protams, jauns skaitītāju uzskaites veids ietekmē uzskaites procesus. Ja agrāk visas darbības mēs veica viena loga, kas saucas līgumu skaitītāja rādījuma, tur bija datu imports, datu ievāde, labošana, kā arī vidēja aprēķins, tad tagad ar jaunu uzskaites veidu mums ir atsevišķs logs, kura mēs reģistrējam rādījumus, un atsevišķs logs līgumu rādījumi, kura notika tikai automatizētas darbības, pieejamas tikai automatizētas darbības. Mēs šeit piesaistām rādījumus līgumiem, un mēs šeit veicam vidēja daudzuma aprēķinus. Protams, šīs jauns uzskaites veids atrisina augstāk minētas problēmas, un vēl es šeit neliela piezīme, ja jums nav saistošas augstas minētas problēmas, tad, protams, var strādāt līdz šim, izmantojot to iepriekšēju formu, jo mūsu risinājums tas ir tikai kā alternatīva tiem, kam tas problēmas ir ļoti aktuālas. Un vēl man viena tēma, kas saistīta ar skaitītāju uzskaiti. Tikai šeit runājies par mājas kopējiem skaitītājiem, jeb kontrolskaitītājiem. Kādas problēmas mēs gribējām atrisināt ar šo funkcionalitāti? Šo es parādīšu ar bildēm. Pieņemsim, ka vienai mājai ir uzstādīts skaitītājs. Tā ir tā standarta situācija. Bet ir arī gadījumi, kad viens skaitītājs uzstādīts uz 2 mājām. Un, kā zināms, Horizonā, kad mēs reģistrējam skaitītāju, mums jānorāda, kurā objekta viņš ir uzstādīts. Tad šajā gadījumā jau rādas problēmas, kuru no tiem objektiem norādīt par skaitītāja objektu. Skatīsimies tālāk. Ir arī gadījumi, kad vienai mājai ir uzstādīti vairāki skaitītāji. Piemēram, katra kapņu telpa ir savs atsevišķs skaitītājs. Sanāk, ka mums jāreģistrē vairāki skaitītāji ar vienu un to pašu skaitītāju, vienu un to pašu māju, bet jābūt iespēja kaut kā viņus atšķirt. Bet ir arī tādi gadījumi, ka tas dalījums un pieslēgums skaitītājiem neatbilst dalījumam pa kapņu telpam.
Nu, piemēram, pirmais stāva mums ir liels veikals, viņam ir atsevišķs skaitītājs, bet sākot ar otru stāvu, visi dzīvokļi pieslikti citiem skaitītājiem. Vēl interesantāk ir tā, kad skaitītājam piesliktas telpu grupas vai dzīvokļi no dažādām mājām. Protams, tādu gadījumu nav daudz, bet tas vairāk atkarīgs no pilsētas. Ir tādas pilsētas, kuras ļoti daudz tādu piemēru, ir arī tādas, kur nav neviena tāda gadījuma. Bet, piemēram, pirmas mājas otrā kapņu telpa, otras mājas pirmā kapņu telpa, viņi ir pieslikti vienam skaitītājam. Vai nu tāds gadījums, ka kādas telpu grupas no šīs mājas un blakus stāvoša māja ir viens skaitītājs. Un, protams, vēl interesantāk, ja māja ir dažādu veidu skaitītāju, piemēram, ūdens skaitītāji, apkures skaitītāji, un nevienmēr viņi ir piesliekti tāpat kā cits veids. Tā, piemēram, šajā gadījumā mums ir tāds ūdens skaitītājs, bet apkures skaitītāji ir tāda veida. Kāpēc mums vispār jādomā par tādiem skaitītājiem un par tādiem pieslēgumiem? Mums sistēma jānodrošina uzskaitīt tāda veida skaitītājiem, lai nodrošinātu aprēķinus skaitītāja ietvaros. Lai aprēķinātu maksu, piemēram, par apkuri, mums šis kopējais daudzums jāsadala starp dzīvokļiem no šīm divām mājām. Un tieši otrādi, piemēram, šai kapņu telpai, mums jāsadala uz šo kapņu telpu, jāsadala daudzums, kas ir pēc šī skaitītāja. Un vēl mums jāatrisina problēma, ja analītiskai uzskaitē mums nepieciešam aprēķināt kopējo patēriņu uz māju, tad mums jāprot, piemēram, šajā gadījumā sadalīt, cik tad pienākas vienai mājai un cik tad iet uz otru māju. Un mūsu risinājums ir ļoti vienkāršs. Mēs piedāvājam reģistrēt funkcionālus objektus. Es atgādināšu, funkcionāli objekti mums ir sen, un tas faktiski ir vienojošs elements vairākiem nekustamā īpašumu objektiem. Neatkarība no to objektu piederības adreses. Tā kā mēs funkcionālajā objekta var iekļaut jebkuras telpu grupas no jebkura mājām, un pēc tam mēs piedāvājam reģistrēt funkcionāla objektu skaitītāju. Tas ir jauns skaitītāju veids. Principā tā kartīte ar ko neatšķirās no parasta skaitītāja, vienīgais šeit nekustam īpašuma objekta vietā mēs norādām funkcionālo objektu. Un tālāk sistēma nodrošina aprēķinus funkcionāla objekta ietvaros. Līguma mēs varam pievienot metode, lai, piemēram, ūdens starpība tiks dalīta uz funkcionālu objektu, piemēram, tikai uz vienu kapņu telpu. Un šeit ir svarīgi, ka mums tad papildus šeit jānorāda, uz kuru tieši funkcionālo objektu mēs gribam veikt aprēķinus. Līdz šim, kad mēs strādājam ar aprēķiniem uz māju, tādas problēmas nebija, jo viens dzīvoklis vienmēr var piederēt tikai vienai mājai. Nu, tas ir skaidrs. Kad mēs strādājam ar funkcionāliem objektiem, tad viens dzīvoklis vai viena telpu grupa var būt iekļauta vairākos funkcionālos objektus. Kā es tur radīju bildes, viens objekts ir priekš apkures skaitītāja, cits ūdens skaitītājiem, un tāpēc līguma mums obligāti jānorāda, kurš tieši funkcionālais objekts ir tās, uz kuru mēs gribam veikt aprēķinu šim līgumam. Šīs funkcionalitātes izmantošana neizraisa izmaiņas uzskaites procesus. Mēs varam strādāt kā līdz šim, tāpat kā citi kontrols skaitītāji, arī funkcionāli skaitītāji. Mēs viņam reģistrējam rādījumus, kontrols skaitītāju rādījumu loga, un tālāk viss notiek ierastajā kārtībā. Nekas nemainās. Kā nākamā tēma man ir tarifu aprēķini. Pagājušā infodiena es solīju, ka mēs pilnveidosim tarifu aprēķinus. Mēs šo solījumu izpildījām. Tagad mēs varam rēķināt tarifus, izmantojot jebkuras
vērtības, jebkuras skaitliskas vērtības, kuras mums ir pieejamas būves kartītē, telpu grupas kartītē vai klientu līgumos. Protams, tarifi jāaprēķina, parasti tarifus aprēķina apsaimniekotāji, kad viņi saņem rēķinu no komunāla pakalpojuma sniedzēja, un viņam jāaprēķina atbilstošais tarifs, kuru viņi pēc tam izmantos aprēķinos pa savu klientu līgumiem. Tarifu aprēķini mums ir realizēti kā atsevišķa darbībā dokumentā ar nosaukumu NIP pieņemšanas nodošanas akts. Kāpēc tā uztaisīts? Tāpēc, ka tarifu aprēķini ir ļoti komplicēti un, principā, kā mēs aprēķinām tarifu? Tarifs tas ir summa dalīt uz noteiktu daudzumu. Summu mums parasti dod piegādātājs par saviem pakalpojumiem vai remontdarbu veicējs. Un atkarība no tā, kāda veida mums ir daudzums, mēs varam dabūt tarifu par kvadratmetru, par cilvēku, par megavatstundu. Un problēma ir tāda, kur tad dabūt šo summu. Mēs piedāvājam vairākas iespējas. Pieņemšanas nodošanas aktā mēs varam objektam piesaistīt Horizona ievadītos apgādes rēķinus vai apgādes rēķinu rindas ar summām. Mēs varam importēt piegādātāju failu, un tajā failā katram objektam ir kaut kāda summa, vai mēs varam šo summu izrēķināt paši, izmantojot jebkuras formulas. Tātad mums ir iespēja izvēlēties formulu, tāpat kā pie mājas aprēķina vai pie aprēķiniem pa līgumiem, un parēķināt summu un daudzumu. Un, protams, summa dalīt uz daudzumu, mēs dabūjam tarifu. Un šo tarifu mēs varam saglabāt iepriekš norādītai tarifu kartiņā. Starp citu, arī ar tarifiem ir daudz izmaiņu. Tagad ir atsevišķi papildu tarifa veidi, ir likmes pa mājām, likmes pa funkcionāliem objektiem. Tas nozīmē, viena kartiņa, mēs var par vienu periodu reģistrēt vairākas tarifas likmes dalījuma pa mājām vai pa funkcionālajiem objektiem. Tas nozīmē, nav vairs jāveido atsevišķas tarifas kartiņas katrai mājai, un, ja mums ir atsevišķas tarifu karti, tad nav jāveido vairākas aprēķina metodes. Tātad mums ir viena tarifu kartiņa, un sistēma pati saprot un prot atrast dzīvoklim saistošu tarifu. Tarifu aprēķins, protams, tas ir atsevišķs solis aprēķina procesa. Viņu ieteicam viņu veikt pirms apjoma aprēķina vai pēc apjoma aprēķina, bet obligāti pirms maksas aprēķina, jo maksas aprēķins tas ir tad, kad sistēma daudzumu reizina uz tarifu. Tas nozīmē, līdz šai darbībai mums tiem tarifam jau jābūt. Tad šīs funkcionalitātes ieguvumi ir tādi, ka mums nav nekādu ierobežojumu uz tarifu aprēķiniem. Viss, kas mums ir reģistrēts sistēmā, mēs varam izmantot. Mēs varam rēķināt gan daudzumu, gan summu. Un tāda veida dabūt sev visus nepieciešamos tarifus. Un pēdējā tēma ir pieskaitījumu izmantošana rēķinos, NIP rēķinos. Ar šo izstrādi mēs piedāvājam jaunu iespēju veikt aprēķinus, nevis ierastāja kārtība, kad mēs daudzums reiz cena, tas ir summa par pakalpojumu, maksa par pakalpojumu. Mēs piedāvājam rēķināt pakalpojumu no citām aprēķinātajām summām. Piemēram, man jāaprēķina maksa par komunāliem pakalpojumiem mājai, kura neņem no manis apsaimniekošanas pakalpojumus. Tas nozīmē, man kaut kā atsevišķi jāaprēķina atlīdzību par manu darbu. Un tā atlīdzība varētu būt, piemēram, 1% no aprēķinātajām summām, rēķina iekļautajām summām. Vai kāds procents no konkrēta pakalpojuma summas. Pieskaitījumus un atlaides piemēru arī tad, kad tiešām klientam rēķina jāuzrāda atlaide, piemēram, par pakalpojumu pārtraukumiem. Vai piemēram,
tā saucamie atlikti maksājumi par apkuri. Pēdējā laika tā ir tāda ļoti populārs piedāvājums no vairākiem apsaimniekotājiem vai siltumsapgādes uzņēmumiem. Atliktais maksājums, tas nozīmē, mēs aprēķinām maksu par apkuri pilnā apjomā, patēriņa atskaites mums parādās, kas faktiski ir tas pilnais apjoms, bet rēķina mēs samazinām klienta saistības, atļaujot viņam nemaksāt par apkuri, piemēram, pusi no summas. Faktiski tā ir atlaide, piemēram, 50% atlaides. Tātad klientam neveidojas parāds, un kad beigsies apkures sezonā, tad, protams, mēs šīs atlaides summas varam atlasīt un ielikt vasaras mēnešus. Starp citu, kas attiecas uz atliktiem maksājumiem, mums ir labs risinājums ar atlikto maksājumu pieteikumiem, tā kā jūs šī tēma, bet šis risinājums nav iekļauts standarta licenci, tā kā jūs interesē šis risinājums, jūs varat jautāt mūsu konsultantiem. Kā var izmantot pieskaitījumus? Principā no uzskaites procesos nekas nemainās, mēs vienkārši aprakstam aprēķina metodi, tikai šeit... Kaut kā es par daudz nospiedu. Jā. Aprakstot aprēķina metodi, mēs vienkārši norādām, ka mums jāveido rēķina rinda ar tipu pieskaitījums, jo līdz šim mēs veidojam rindas ar tipu pakalpojums un izvēlamies atbilstošu pieskaitījuma kartiņu. Un vēl kas ir izmainījies pieskaitījuma kārtiņa, tad šeit tagad var norādīt norēķinu grupu. Tas nozīmē arī atlaižu un pieskaitījumu rindas tagad piedalās uzskaite par norēķinu grupām. Un rezultātā, kad notiek rēķinu ģenerēšana, sistēma pati zina, kādu rindu jāģenerē rēķina, vai tas būs pakalpojuma rinda, vai tas būs pieskaitījuma rinda. Un šeit mēs varam redzēt, piemēram, kā atsevišķi uzrādās atlaide par apkuri. Tas bija principā viss par padarītu, un tagad neliels ieskats uz mūsu plāniem uz nākotnē. Savā stāstījumā par jaunām iespējām es atsevišķi uzsveru, vai šī funkcionalitāte ieteikme uz uzskaites procesus. Jo uzskaites process, tas ir mūsu pamats darbā ar sistēmu. Pats Horizon nevada procesus, mēs nodrošinām tikai atbalstu. Tomēr ir daži procesi, kuros lietotājā iesaistīšana nevienmēr ir vajadzīga. Un kā labs piemērs ir aprēķina process. Šeit man uzzīmēts pilns aprēķina process no visam vairākam tur secīgi izpildāmam darbībām. Protams, ne visi klienti izmanto visas šīs iespējas. Protams, ir tādi, kam nevajag, kuri neizmanto mājas aprēķinus vai kuriem nav jārēķina tarifa likmes. Bet tas, kas man ir otrajā rindā, šīs darbības jāveic visiem. Ja viņam nepieciešam dabūt rēķinus, kuri jāpiestādā klientiem. Un mēs jau tagad caur NIP automatizētiem darbiem varam palaist uz izpildi katru no šīm darbībām. Nākamais solis mums jāiemāca sistēmu izpildīt vairākas darbības. Un nevis vienkārši izpildīt pēc kārtas, bet katrai darbībai jāanalizē iepriekšējas darbības rezultātus. Ja, piemēram, šeit paša sākuma pie apjoma aprēķina ar kādu līgumu kaut kas nav kārtībā, nākamai darbībai vairs nav jāapstrādā šis līgums. Mums jāreģistrē šis līgums atsevišķā kļūdu logā, kļūdu žurnāla, lai lietotājs varētu pēc tam atsevišķi viņus apstrādāt. Tas ir, pie kā mēs šobrīd strādājam. Kas attiecas vispār uz mūsu prioritātēm uz nākošo gadu, tad to es varu noraksturot ar 2 vārdiem. Tā ir kvalitāte un lietojamība. Mēs gribam atslēpēt visu, kas mums uz dotu brīdi ir uztaisīts, bet uztaisīts mums ļoti daudz. Modulis atbilst biznesa prasībām, mēs esam konkurētspējīgi, bet, kas attiecas uz lietojamību, šeit ir vietas, kur jāsamazina klikšķu skaits, kur jāmaina formas izskats, lai
informācija būtu uzskatāmākā un vieglāk uztverama. Un kā labs piemērs ir, pie kā mēs šobrīd strādājam, tas ir NIP līguma formas izskats. NIP līgums šobrīd ir pārslogots ar lauku grupām, un tas sagādā neērtības, labojot vai ievādot jaunu līgumu. Mēs gribam pārstrukturizēt šo formu. Uzlabojumi būs arī mājas bilanšu aprēķinos, un arī mēs varam aprēķināt jebkuru mājas bilances postiņu, bet lietotājs saka, ka kaut kas neērti. Tad mēs pie tā arī strādāsim. Mēs arī strādāsim pie pilnveidojumiem remontdarbu uzskaiti. Mēģināsim pilnveidot arī citas darbības, piemēram, tādas kā līguma maiņa, lai lietotājiem būtu mazāk jāievada informācijas. Tā kā ir ko darīt. Protams, tas nenozīmē, ka mēs neveidosim jaunas iespējas. Protams, būs arī jauna funkcionalitāte, bet es vienkārši tā ieskicoju mūsu prioritātes. Tā kā šodien mēs apskatījāmies padarītu un mūsu plānus, un pēc 15 minūtēm, precīzāk sakot, es jūs aicinu ovālajā zālē, kur mums būs meistarklāse par ūdens starpības aprēķiniem.